Ja tu to neizlasi, tad tu tādus stāstīņus galvā nevar uzkoncerēt, jo televīzora ekrāns to nedod. Tātad tēlēnā domāšana ir ļoti apdraudēta, un pasaks ir viens no tiem, kas varbūt var palīdzēt man šo tēlēnu domāšanu, jo tēlēnu domāšana ir ļoti svarīga lieta, jo vislielākais izgudrotais, vislielākais fizikas bez tēlēnās domāšanas nevar neko uzkonstruēt. Tehniski tā lieta ir varbūt matemātikas formula, bet arī tur vajadzīga tēlēna domāšana, jāiztēlojas, kā tas var būt. Un tas mazais ekrāniņš nerada to tēlēnu domāšanu, tas ir tikai fakti, un visi pliki fakti. Dabas skatu tur neviens galvā neuzkonstruēs, tikai redzēs un nesapratīs, kas tas ir. Bet dabas skatam ir nianses. Es zinu, kad es mācījos pie Valdemāra Gaļa, pirms bija asistents, tad viņš to dabu var uzfilmēt tikai 2-3 kadrus dienā, jo viņš bija to izpētījis un badēja, teiksim, to Gaujas ielē var filmēt tikai tādu tikos un tikos, tādā pulkstenī jābūt, tādam leņķim jābūt, vai ne? Un tikai tad atklājās viss tas skaistums, kas tad Gaujas lejā ir. Vispār uzfilmēt kā tādu, kā Gaujas leja, tas ir plakans kaut kas, tas nedod priekšu, tas tikai te viņi ir. Bet tā iela ir ļoti skaista, viņa brīnišķīgi, tikai vajag uzfilmēt, un tas ir grūti. Un to tagad tik vienkārši vairs neprot izdarīt. Jā. Tāpēc tā tēlēnā domāšana ir ļoti svarīga, un ļoti svarīga ir tāpēc, ka tās arī metafāras ir ļoti svarīgi lieta. Latviešu tautsdziesmās ir pamat ielikt, jo runā vienu un nesaprot kaut ko citu. Tas mums ir raksturīgi. Miljonus tautsdziesmas, kurās šo to var atrast, runā vienu, bet saprot kaut ko citu. Un tāpat ir ar attēlu, vai ne? Uzfilmē vienu un tur saprast kaut ko citu. Un tā ir tāda īpašība, ko nevajadzētu zaudēt vispār. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, tomēr šī tēlēna domāšana vispār. Lai dzīvē tiktu uz priekšu, arī vajadzīga tēlēnā domāšana, un vispār tas ir ļoti svarīgs moments mūsu dzīvē, tēlēna domāšana.